pats runāja, Rolands runāja latviski. Nu jā, nu tad darīsim tā. Mūsu mūžību aizgājušo Rolandu un jau tagad gribu izteikt sirsnīgu līdzjūtību всем педригим, соболезнования всем близким. Будем здесь молиться, чтобы все слышали, да, потому что это очень важно. Мы здесь пришли вместе помолиться, да, за нашего усопшего. Пусть Господь дает ему жизнь вечную в своем царстве. Это kā lūksimies gan latviešu, gan krievu valodā, lai viņam Dieva valstība, lai viņam nāk dvēseles miers un šeit ārpusē būs lūkšaniņas, un tad iesim pēc там по vienam iekšā отводить. Здесь будет молитва, да, а потом уже идем индивидуально попрощаться с нашим усопшим. Dieva Tēva un Dēla un Svētā gara vārdā. Amen. Izvadot mūžībā aizgājušo Rolandu pēdējā gaitā, lūksim Dievu, lai ticīgais cilvēks aizgājis mūžībā atrast sev piedošanu, mieru un jaunu dzīvi pie Dieva. Kungs, uzklausī manu balsi, no dziļumiem uz tevi, Kungs, es saucu. Kungs, uzklausī manu balsi, lai tava uzdzird manu lūkšanu, ko es sūtu uz tevi. Kungs, uzklausī manu balsi, tevi, mana dvēsele cer uz viņa vārdu. Jo Kungs ir ļoti žēlīgs un pestīšanu bagāti dāvā. Kungs, uzklausī manu balsi. Lūksimies. Savā žēlsirdībā mūs uzklausi, Kungs, un ticīgā cilvēka dvēseli, ko es aizsaucu no šīs pasaules, ieved miera un gaismas valstībā dzīvot tavu svēto vidū. Caur Jēzu Kristu mūsu kungu. Amen. Tagad uzklausīsim svēto rakstu vārdus. Lasījums no svētā apustuļa Pāvila vēstules romiešiem. Brāļi, neviens no mums nedzīvo sev un neviens nemirst sev. Ja mēs dzīvojam, tad dzīvojam kungam, ja mirstam, tad mirstam kungam. Es dzīvoju, saka kungs, manā priekšā locīsies ik viens celis un ik viena mēle teiks Dievu. Tātad ik viens no mums atbildēs pats par sevi. Tie ir svēto rakstu vārdi, pateicība Dievam. Taisnīgiem pestīšana nāk no Dieva. Kungs Dievs ir žēlsirdīgs un labvēlīgs, lēnprātīgs un ļoti saudzīgs. Cik augstu ir debesis pāri zemei, tik liela ir viņa žēlsirdība tiem, kas viņa bīstās. Taisnīgiem pestīšana nāk no Dieva. Kā Tēvs žēlo savus bērnus, tā apžēlojas Kungs pār tiem, kas viņu godā. Taisnīgiem pestīšana nāk no Dieva. Cilvēka dienas kā nopļauta zālē, viņš nozied līdzīgi puķei uz lauka. Bet Kunga žēlsirdība pastāv mūžu mūžos, pār tiem, kas viņa bīstās. Taisnīgiem pestīšana nāk no Dieva. Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžam. Amen. Taisnīgiem pestīšana nāk no Dieva. Alleluja, alleluja, alleluja. Иисус сказал, есть путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Господь с вами и с Духом Твоим. Чтение Святого Евангелия от Иоанна. Слава Тебе, Господи, слава Тебе, Христе. Иисус говорит своим ученикам, да не смущается сердце ваше. Веруйте в Бога, в Меня веруйте. В дом Отца Моего много, если бы не так,
я сказал бы вам, я иду приготовлю место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы вы были, где я. Куда я иду, вы знаете, и путь знаете. Фома сказал ему: Господи, мы не знаем, куда идешь, и как можем знать путь? Иисус сказал: я есть путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. Tādā laikā Jēzus sacīja saviem mācekļiem, lai jūsu sirdis nebīstas, jūs ticat uz Dievu, ticat arī man. Mana tēva mājās mājokļu ir daudz. Ja tā nebūtu, vai tad es būtu teicis, ka jūs sagatavot jums vietu? Kad es aiziešu un sagatavošu jums vietu, es nākšu atkal atpakaļ, paņemšu uz sev līdzi. Lai tur, kur esmu, es būtu ar jūs, un jūs zināt ceļu, uz kurien es eju. Toms sacīja viņam: kungs, mēs nezinām, uz kurien tu ej. Kā tad mēs varam zināt ceļu? Jēzus viņam atbildēs: esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Neviens nenonāk pie Tēva citādi, kā tikai caur mani. Печальный момент, когда прощаемся с нашим любимым Ролансом. Я здесь как тоже нахожусь как тот, который жил в Тягумсе. Мы уже говорили, что как бы я из этого места тоже, я родился в Тягумсе и учился в школе. И сегодня большое соболезнование всем близким с таком тяжелым моментом, когда прощаемся с нашим любимым человеком. Но с другой стороны, мы сегодня веруем, что здесь только тело нашего усопшего. Его душа в моменты смерти отделилась от смертельного тела и продолжает жить дальше в духовном пространстве, в Царство Небесное. И вот сегодняшняя молитва нам может помогать и ему быстрее войти в это Царство Небесное. Молимся сегодня, будет тоже в Укрском католическом храме, будет тоже заупокойная служба. Здесь у нас тоже капусвят, есть моменты, когда молимся за наших усопших. Вот это очень важно, не забыть своих усопших, потому что у судьба есть каждого свое. Мы не знаем тот день, когда приходим в этот мир, не знаем день, когда мы можем уйти из этого мира. Но сейчас очень важно прощаться с нашим усопшим, поддерживать один другого, да? И вот веруем, что есть жизнь после смерти, веруем, что Иисус умер и воскрес, умер тоже за нашего любимого Роланса, и веруем, что Он сейчас нас видит, слышит и очень благодарит за наше присутствие, за нашу любовь, за наши молитвы. Да? И вот сегодня Иисус тоже говорит: я есть путь, истина и жизнь. Viņš saka: es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Neviens nenāk pie Tēva kā citādi, kā tikai caur mani. Un šie Jēzus vārdi ļoti svarīgi, jo mēs ticam, ka mūsu mirušais dzīvo, ka viņš turpina dzīvot pārdabiskajā pasaulē. Он сейчас встречается со своими близкими, потому что после смерти продолжается жизнь. Он уже встречается со своими близкими усопшими, да? И вот это очень важно. Здесь все вместе собрались и молимся за нашего усопшего. Иисус тоже говорит: я жизнь вечная, да? Кто не верует, тот будет жить во мне. И все скорбят, вся семья скорбит. Я дался, и Цина тоже остался, да? И вот это очень важно, что мы вместе, да, и поддерживаем друг друга, молимся за один другого. И очень слава Богу, что у нас есть вера, да, или там католическая, некоторые, может, и православные, некоторые лютеране. Но самое главное, что мы веруем, что есть жизнь после смерти. Вот это очень важно. Слава Богу, что молимся, слава Богу, что находимся здесь. Так что пусть эти наши молитвы нам сегодня помогает. И тоже Слово Божие читали, что апостол Павел говорит, что есть смысл жизни, есть вечная жизнь. Да, у нас всех есть трудности, было тоже болезнь, но мы знаем, что Иисус победитель, Он победил смерть. Несмотря на то, что смерть вошла в нашу жизнь, любовь и исполнение же остаются. Да? Он всегда будет в наших сердцах, Он всегда будет оставаться в наших молитвах. Так что пусть Пресвятая Дева Мария молится за него. Все ангелы святые молятся, и веруем, что Иисус ему дает жизнь вечную. Молим Тебя, Господи, мир Свой всеверующим дай. Молим Тебя, Господи, дай всем упование жизни вечной. Молим Тебя, Господи. Un tagad visi kopīgi lūksimies, kā Jēzus mūsu mācījis, lūksimies un будем молиться так нас, как научил Иисус Христос. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds,
lai atnāk tavu valstību, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī zemes. Mūsu dienascho maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdinošanu, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, как и в небе, так и на земле. Хлеб нас насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Аминь. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas augurs, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобой. Благословенна ты между женами, благословен плод чрева Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Mūžīgo mieru dod viņam Kungs, un mūžīgā gaisma, lai atspīd. Mūžīgo mieru dod viņam Kungs, un mūžīgā gaisma, lai atspīd viņam. Mūžīgo mieru dod viņam Kungs, un mūžīgā gaisma, lai atspīd viņam. Lai viņš dus mierā. Amen. Kungs Dievs, mēs tevi lūdzam, atbrīvo no visiem grēkiem šo mirušo ticību, lai viņš, kas šeit dzīvē sekoja Kristu, varētu līdz ar svētiem priecāties augšām celšanās godībām, caur Jēzu Kristu mūsu Kungu. Āmen. Es ticu, ka mans pestītājs dzīvo, un pastrādienais celšos no kapa. Savā miesā es redzēšu Dievu, savu pestītāju. Es pats viņu varēšu redzēt, manas acis to skatīs. Savā miesā es redzēšu Dievu, savu pestītāju. Šī cerība uz augšām celšanos, mājot dziļi manā sirdī. Savā miesā es redzēšu Dievu, savu pestītāju. Dievs, ka žēlsirdīgais Tevs, mēs Tavās rokās novēlam mūsu darbo aizgājumu, palīdami drošā cerībā, ka viņš, tāpat kā visi, kas mūžu vienotībā ar Kristu, celsies no kapa pastarā dienā. Mēs no visas sirds Tev pateicamies par visām žēlstībām, ko viņam šeit dzīvēs Tevis kā līdzību savā labdarībai un ticību vienotībai ar Kristu. Savā bezgalīgajā žēlsirdībā pieņem Kungs mūsu sirsnīgās lūgšanas. Un ieved viņu mūžīgajā dzīvē, bet tīrīgiem var atrast mierenāk ticībā, līdz atnāks laiks, kad vajadzēs stāties Tavā priekšā, lai kopā ar saviem aizgājiem būtu pie Tevis mūžīgi. Savu Jēzu Kristu un mūsu Kungu. Un noslēgumā vēl sekos viens ļoti svarīgs dziedājums latīņu valodā. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. A te clamamus, exules Filipe, a te suspiramus, gementes et flentes, in cap lacrimarum valde. Eia ego, advocata nostra, ilos tuos, misericordes opus, ad nos converte. Et Iesu, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Un tagad es pasvētīšu mūsu aizgājumu ar svētīgu ūdeni, lai viņš uzsveicinātu. Iki pirms, kad būtu pasvišāt, jo Святой Водой пусил, kā viss Tagad mēs varam atvadīties no aizgājumu, možda kaut kā šāds, tad dažu, jau kā uzētāšanā
Dieva valstību, lai tevi pavada eņģeļi, svētie mocekļi, lai tevi sagaida, un ieved debesu mājokļos. Labais Jēzu dāvā viņa, Dievā mierā aizgājuša, debes svēt laimi uz mūžiem. Slavēsim kungu, jo viņš ir mums, jo viņa žēlsirdība pastāv mūžam. Lai saka visi, kas kunga bīstās, viņa žēlsirdība pastāv mūžam. Labais Jēzu dāvā viņam, Dievā mierā aizgājuša, debes svēt laimi uz mūžiem. Tevi sagaida un ieved debesu mājokļos. Labais Jēzu dāvā viņam, Dievā mierā aizgājušam, debes svēt laimi uz mūžiem. Slavēsim kungu, jo viņš ir mums, jo viņa žēlsirdība pastāv mūžam. Lai saka visi, kas kunga bīstās, viņa žēlsirdība pastāv mūžam. Labais Jēzu dāvā viņam, Dievā mierā aizgājušam, debes svēt laimi uz mūžiem. Uz Dieva valstību, lai tevi pavada eņģeļi, svētie mocekļi, lai tevi sagaida, un ieved debesu mājokļos. Uz Dieva valstību, lai tevi pavada eņģeļi, svētie mocekļi, lai tevi sagaida, un ieved debesu mājokļos. Вообще нет. Svētīt ūdeni, iesvētīja šo vietu. Mūsu aizgājējs tiek ūdīts svētītā zemē, un šeit vienmēr mēs atceramies, lūdzamies, pieminam mūsu aizgājējs. To saka kungs, es esmu augšām celšanās un dzīvībā.
Kas tic man, tas dzīvos, kaut arī būtu mīls. Atrod mūžīgo mieru, mēs tevi lūdzam, svētī šo kapa vietu, un liec saviem eņģeļiem to sargā. Bet mūžībā aizgājušo Rolandu, kuram iesas šeit dusēs, atbrīvo no visiem grēkiem, lai viņš vienmēr varētu līdz ar svētajiem priecāties tevī, caur Jēzu Kristu mūsu kungu. Āmen. Un lūksimies, kā Jēzus mūs ir mācījis. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Amen. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, как и в небе, так и на земле. Хлеб нас насущный дай нам на сей день, и проси нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Аминь. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобой. Благословенна ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Mūžīgo mieru dod viņam Kungs, un mūžīgā gaisma, lai atspīd viņam. Mūžīgo mieru dod viņam Kungs, un mūžīgā gaisma, lai atspīd viņam. Mūžīgo mieru dod viņam Kungs, un mūžīgā gaisma, lai atspīd viņam. Lai viņš dusmierā. Amen. Savā taisnībā, Kungs, esi mirušajiem žēlīgs. Mēs tevi lūdzām, Kungs un Dievs, atalpo viņu ticību un labos darbus. Mēs tevi lūdzām, Kungs un Dievs, dzīvē miruši. Esi žēlīgs tiem, kas bija tev uzticīgi šai dzīvē, un ļauj viņiem debesu svētlēmē tevi slavēt mūžīgi. Caur Jēzu Kristu mūsu kungu. Amen. Tagad mēs guldīsim mūsu aizgāju zemes klēpī un atceramies, ka uz kapa būs uzlikts krusts, un krusts, tas ir cerības zīme. Krusts ir otā baznīcu torņus. Ar krustu sākas mūsu dzīve kristībās, ar krustu nobeidz. Caur svēto krustu mēs esam atpestīti. Jēzus Kristus izlēja savus asinis pie krusta, augšām celēs, lai mēs varētu dzīvot. Viņš jau ir pie Jēzus. Viņš redz Jēzu, viņš redz visus tuviniekus, visus radus, draugus, paziņas, kur jau aizgājuši pirms viņa mūžībā. Un arī mēs kādreiz satiksimies, jo mēs šeit esam ceļinieki. Mēs esam tikai svēcinieki. Lai viņš dus mierā, lai viņam jaunava Marija dod mieru, visi eņģeļi svētie, visi debesu gari, lai lūdzās par viņu. Amen. Pēdējais sveicienu uz zemes, tu esi nāc par zem paliks.
Kunga eņģelis pasludināja jaunavai Marijai, un viņai ieņēma no svētā gara. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdzi par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen. Rēdzies esmu Kunga kalpone, lai man notiek pēc tava vārdā. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdzi par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen. Un vārds ir tāpis miesā un dzīvojis starp mums. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, mieru dod viņam Kungs, un mūžīgā gaisma, lai atspīd viņam. Mūžīgo mieru dod viņam Kungs, un mūžīgā gaisma, lai atspīd viņam, lai viņš dos mierā. Amen. Sārku sarkāni, dēsu svēti par dēru un virību. Nākpane lūk, sārku sarkāni, sārga bakāsti par. Can Paşa'dır gördüm. Что поделаешь, брат? Жизнь такая, это тяжелая. Надо жить. На терпиме только. Я все. Полтора года. Ну да. Полтора года. Jānis ar tas vai? Jā. Eu valdo. Artur, jautājums. Ja vēl nav prasāja nedarīt.
Agri strādājā už? Agri strādājā už. Начинал когда влазил сам ты кассу
Dolar. Ja nenošu kupaņokas, ja mušu. На чему шестый человек? Мовка на селе Jamte penjurikina mutparo. Da ovdje je kupa podali poljoprivreda. Сейчас пойдет. Вот. Видишь? Слухачки пошли. На не слухачки. На не такое. Хауна. Давай уси. Чем не день? Чем?